Pirmais, ko ievērot, slīpums, stāvums jumtam īstenībā ir reti, kad redzams. Jā. Pa lielam. Un tad automātiski vertikālo šūnu profiliem īstenībā ir viena no standarta, teiksim, tādām problēmiņām, kas jāņem vērā tieši pie materiāla izvēles, ir tieši materiāla biezums. Un, ko vismazāk runā par materiālu platumu, ja pārsvarā, teiksim, ja šis ir valsts profils un valsts profilam ir standarta platums 54, tad šeit tā kombinācija ir mazliet savādāka. Nu šeit bija kā, tas platais valsts, viņš jau met beigu burbuli, nekāds noslēpums, kas nav. Un, kad mēs klients bija diezgan prasīgs pret lietām tādām, es teicu, vai taisam šaurāk. Mēs pat atceros ar Bračku atbraucām, virs tā loga uztaisījām paraugu kaut kāds 6-7 kvadrātmetrus, es tagad neatceros. Man bija kaut kādi 4 bāņi, mēs viņus uztaisījām šauros ar visu teiknīti, visu. Un no sērijas vai patīk vai nē. Un klients saka, šis ir tas, ko vajag, darām. Mēs veicām pārēķinu, jūs uzražojāt un viss notika.